Ar Māmiņu kluba koknesīšu gājienu pa pilsētas ielām Koknesē sākās starptautiskās bērnu aizsardzības dienas darbīgās aktivitātes. Koknesē pasākums par godu bērniem tiek rīkots jau 2. gadu. Apmeklētība šogad bija krietni lielāka nekā pērn, kas liecina, ka pasākums ir guvis sabiedrības atsaucību. Māmiņu ir arvien vairāk, un tie rati ir arvien vairāk, un tas gājiens ir arvien garāks. Un tas 1. jūnijas kaut kā svarīgi ir. Šogad pasākuma vadmotīvs bija dzeltenā krāsa, tāpēc ik viens tika aicināts ģērbties dzeltenā. Šodien mums ir dzeltenā krāsa topā. Ko tas simbolizē? Kāpēc dzeltenā? Saule, laime, smaidi. Nu jā, siltums, tas, kas ir ģimenē. Ģimene ir vērtība un tāpēc arī tāda saulaina diena šodien. Lai bērniem būtu interesanti, viņiem bija sarūpētas radošās darbnīcas, kurās bija iespēja veidot putu čūskas, sapņu ķērājus, rokas sprādzes. Tāpat ik viens varēja iegūt interesantus sejas vai ķermeņa rotu apgleznošanas darbnīcā. Savukārt vēlāk bērni skatījās Leļu teātra izrādi Medus rausas. Pēc izrādes tika apbalvoti bērni, kuriem bija interesantākie un pamanāmākie dzeltenie tērpi. Taču pārsteiguma balvas saņēma ik viens mazais svētku apmeklētājs, jo vietējā pašvaldība bija sarūpējusi saldējumu. Jā, vajag vēni, ka kaut kas tāds notiek Koknesē un bērniem kaut kas tieši, kad nav garlaicīgi, ņemot vērā, ka bērnu dārzs ir beidzies un brīvlaiks sācies un vajag vēni tā, ka ir kur atpūsties. Šķiet, vai ir jāsvin šādas dienas bērnu aizsardzības? Es domāju, ka jā, jo bērni taču ir mūsu nākotne, tas vajag būtiski, ka tas ir diena priekš viņiem un mēs varam tā kā uzsvērt viņa nozīmību. Latvijas nākotnē, vispār arī mūsu paši. Kopumā ļoti skaista diena, ļoti skaists laiks un bērni priecīgi un viss kārtībā. Kā jums šķiet, vai šādas dienas ir jāsvin? Es domāju, noteikti. It sevišķi, ja tev pašam ir bērni, tad ir jāatbalsta tādas lietas, jāatbalsta vietējie pasākumi un ir jāapmeklē noteikti. Bērnu svētki bija ieskaņas pasākums Kokneses novada svētkiem, kas šogad notiks no 3. līdz 5. jūlijam. Šogad pasākums solās būt krāšņs, tā devīze Zied Kokneses novads. Mēs veidosim tādu ziedu paklāju, kur katrs Kokneses novada iedzīvotājs varēs atnest kādu savu griezto ziedu un likt tādā Kokneses sirdī. No rīta ir svētku dalībnieku gājiens, tad ir pašdarbības kolektīvu koncerts, tad ir virves vilkšanas sacensības, tad ir bērniem izrāda koncertu uzvedums visi kopā. Kokneses uzņēmēju dažādu prezentāciju tirdziņi, atrakcijas, piepūšamās rotaļlietu atrakcijas un vēl visādas dažādas lietas, kas ir dienas garumā. Šobrīd ik viens Kokneses novada iedzīvotājs ir aicināts līmēt logā plakātu ar vēstījumu "Manā Kokneses novadā svētki". Plakātam ir noplēšama anketa, kas jāaizpilda un jāiemet loterijas kastē, kas būs atrodama pašvaldības iestādēs un veikalos. Savukārt novada svētku laikā notiks izloze. Pasākuma organizatori sola, ka vietējie uzņēmēji būs sarūpējuši vērtīgas balvas.